Godātie dāmas un kungi, mēs šobrīd esam pie Kongresa nama, ir 5:00 no rīta, un mēs pamanījām, ka riteņbraucējs Andris Saulīts ir ticis apturēts, viņam lika iepūst trubiņā, un viņš šobrīd sēž jau aptuveni 15 minūtes policijas mašīnā, un ja tiek ierakstīts protokols. Kā šī lieta atrisināsies un kā šī lieta beigsies, un to jūs uzzināsiet pēc īsa brīža. Ar esam slāveni, kā glūdi mūsu lielceļi, un kur vēl tilti pārenie, tie glītākie un stiprākie, bet tos nu zinām. Cilvēks ir iedzēris, un tas ir bīstam apkārtējiem, kā arī pašam velosipēdu vadītājiem. Būs sods, fiksētais sods, 120 lati. 120 lati teik priekšā. Jāiet uz ceļu policijas pieņemšanu. Un tiešām pēc administratīvā pārkāpuma protokola... Tur fiksētais sods 120 lati. Tur nav tikai un vienīgi, ja? 120 lati, nevairāk. Ja pārsniedz šo daudzu. Tas soda punktu tur nav, un tiesības netiek, viņi bija vadīt apliecību, tiesības netiek. Auto vadītāja apliecību. Iekļūt savu vainu un aizstūt likumi tā, lai tur nebrauks. Viss. Liels paldies jums, jā. Veiksmi. Šis riteņbraucējs, diemžēl, nepiekrita intervijai. Un kā mums atzinās policisti kungi, viņam bija tik konstatēta aptuveni 2 promilles, un viņi teica, ka pieļaujamās alkohola daudzums ir tāpat kā automašīnai 0,5 promilles. Kā teica policisti kungi, viņš ļoti atklāti brauc pa ceļa vidu un vizuāli tika konstatēts, ka ir pārkāpts šis te promiļu daudzuma limits.